I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got there, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wish you tev var atņemt tiesības. no chain. Snap for the sun like Diddy. Te vispār neko neredz. I ain't never switch up, whole team with me. Vajag žārēt 33 grādi. Jā, mājā. Consumers find a way inside your business. Babblers, they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this. Мне заправка нужна где-то через 80-70 километров. Sākam mūsu brauciena 5. dienu. Šodien ir trešdiena un 3. moto izbrauciena diena. Šodien vieglais režīms paredzēts ir aizbrauksim līdz Milānai. Nu, ne uz pašu Milānu nebrauksim, bet netālu no Milānas kaut kādu kopā 110 km līdz vienam riepu servisam. Genam pa vakardienu beidzās priekšējā riepa un vajag nomainīt. Latvijā noteikti vēl varētu ar tādu braukt, bet Šveicē diezgan bīstam braukt ar tādām. Šveicē diezgan bīstam braukt ar neatbilstošām riepām. Ar vairāk nodilušām riepām nekā noteikts noteikumos. Tur protektoru izmērs, es nezinu, galas laikam 1,6 mm laikam. Vai arī tas, kas ir noteikts riepām. Riepām jau ir parādīts arī atzīmes, līdz kurām var, līdz kurām nevar. Tātad, ja tu brauc ar nodilušām riepām, vieglais gadījums ir administratīvais sods ap 100 franku pa vienu riepu. Ja tu brauc ar kārtīgi nodilušām, kas pa vilcienu smuka, ne? Šveicē. Latvijā tāds vajadzētu. Labi, tā bija neliela autkāpa. Ja ir riepas kārtīgi nodilušas, nu tā kā manām, nu tā kā Latvijā diezgan daudz brauc, ja? Tad tu vari dabūt sodu no pāris 100 frankiem līdz pat 1000 un vairāk frankiem. Var tikt ierosināta krimināla atbildība, tev var piestādīt visādus izdevumus, tiesa izdevumus un vēl kaut kādas izdevumus, kas ir saistīti ar soda piešķiršanu un tā tālāk. Vēl paturpinot par riepām, par to smago gadījumu tu vari dabūt arī tiesību liegumu. Tev var atņemt tiesības no 1 līdz 6 mēneši. Ja kāds varbūt kaut ko vairāk zina, droši ieliekat kādu komentāru. Yeah, only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight, if it touch my sleeve. Galvenais pasākums. Tātad rezumē par riepām Šveicē. Nebraukt ar neatbilstošām riepām, ar vairāk nodilušām kā vajag. Un viss būs labi. Tā kā jā, mēs braucam uz Milānu, uz vienu vietu, kur var nopirkt riepas un arī uzreiz nomainīt. Protams, jautāsiet, kāpēc ko Šveicē nevar. Šveicē var, Šveicē dārgāk ir, bet par cik mēs tagad bāzējamies un dzīvojamies diezgan netālu no Itālijas robežas, mums izdevīgāk ir aizlaist līdz Itālijai. Un pie reizes uztaisīsim tādu mierīgo braucienu. Un mēģināšu kaut ko parādīt vēl no Itālijas. Protams, aizmirsu vēl piebilst. Mums ārā ir plus 32 grādi, karstāk nekā vakar un aizvakar. Shifting the gear to a different dimension. Red light, speed up, take off, slide up. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. I'll fight. Mazliet gan arī apmaldījos. Gena domāju, ka es kaut kur pazudu. Es te no apaļa nevarēju nobraukt. Mēs savu ceļu neturpināsim pa bāni, bet brauksim pa parasto ceļu. Kilometros it kā tuvāk, ātrāk nezinu vai ir. Mēs nekur nesteidzamies. Back to the base. Tā izskatās, ka mums tuvojās robeža. Jā. Iebraucam Itālijā. Kontroles punkts. Nav neviena. Un hopsa, mēs iebraucam iekšā. Jā, no tās es saprotu. Uzreiz vietēji jāizlaida. Un Gena arī uzreiz dod čīvā, kā iebrauc Itālijā. Laikam Itālijā viss ir ļoti demokrātiski priekš močiem. Bet vietējais, tā kā normāls pacens, tā kā Latvijā. Visi braukā. Bet Itālijā ir mazliet vairāk jābaidās no parastajiem braucējiem, automašīnu braucējiem.
Pagaidīsim, lai brauc. Neriskēsim. Paldies! Nu, no šitādiem gadījumiem jāuzmanās. Kaut ko rauj ātri ārā. Nereiķinās, ka kādam kaut kur ātrums kaut kāds ir. Vienkārši mauc ārā un viss. Kaut kādas 15 minūtes jau braucam pa Itāliju jau. Nu, tu brauc. Ja neņem vērā šīs dzeltenās līnijas, kas nav Latvijā pierasti, tad nemaz nekas baigi neatgādina, kas būtu ārpus Latvijas. Ceļi tādi paši, mašīnas līdzīgas, ok, citi numuri, panorāma tāda pati. Šeit vismaz, ka tu brauc pa tādu ceļu, kur abās pusēs ir krūmi un meži, ja, koki. Un viss. Šīs laikam speciāli Audi nepalaida. Paņēmis kreiso māliņu un davāja lirtē. Šitā būs jākratās tie visi 100 kilometri. Bišķi apniks. Ar šo mocu ir grūti braukt. Grūti braukt lielus kilometrus, ja tev uzlāk jābakstās ir. Tā kā bez, nu, nevis tā kā bez mazā, bet tā kā pa pilsētu, jā. Slāk mašīna rindas, kaut kāds sāstrēgums, vislāk pisās kaut ko. Aplis pēc aplis ir mazā pilsētiņa, pēc mazās pilsētiņas. Jā. Un vēl vislāk jāskatās, lai kaut kā duraki neizbrauc ārā, nogurdinoši. Jācer, ka priekšā būs mazliet labāk. Gena man saka, p***ts garādā, ka tik daudz. Nu, ir mazliet, jā. Laikam viņš arī nav braucis pa šito pusi. Man visu laiku mocim ventilators tikai skan. Kā fēns nepārtraukt. Lēnā braukšana nespēja dzecēt. Dzinē, vajag ātrumiņu, jo vēl lielāks vējš būtu. Tu brauc pa Itāliju, Itālijas šitādām mazpilsētām un skaties, jā, nu nekur nav zāli nopļaut. Es runāju par publisko vietu. Nu, kas tīri teorētiski pieder valstī vai pašvaldībai. Nu, ļoti reti, kur zāli nopļaut. Prats nekur gara zāle. Te kaut kur mājai kaut kas nopļauts ir, bet principā tu brauc un skaties, ka nekur nav pļauts. Un nevar saprast vienu. Viņam tā ir pieņemts dzīvot, nu, tādā nekārtībā, ja? Labi, maz nerunājot par atkritumiem, bet vispārbā vai ir pieņemts tā dzīvot tādā nekārtībā, vai viņam vienkārši nav tik daudz līdzekļu. Vai neuzskata, ka tam būtu jāvēl pietiekuši daudz līdzekļu, lai varētu regulāri pļaut zāli. Ierakstiet komentārā, ko jūs domājat par šito. Mazliet par motobraukšanu Itālijā. Visi noteikti zina, ka motociklistam ir jābrauc tā, it kā viņu neviens neredzētu. Man tas nav baigi jāstāsta. Latvijā, protams, tā ir jābrauc, vitāli svarīgi. Bet, ja salīdzina Latviju un Itāliju, tad Itālijā tas ir vienkārši must have. Ar koeficientu jāpareizina reiz 5. Tam ir jāpievērš krietni lielāku uzmanību. Baigā starpība. Tu es to starpību ļoti jūtu. Pabraukā pa Šveici, ja? Tu redzi, ka te, nu, brauc tā kā diezgan traki, bet tomēr respektē tos motobraucējus. Motorollers un vispārējo. Itālijā tā, nu, diezgan neumolīgi, ja? Ok, es pirmoreiz braucu, ja, pa Itāliju. Es nekāds baigais pieredzējis itāļu braucējs, bet, nu, jebkurā gadījumā, ja man jāsalīdzina ir, kā ir braukt. Vairāk teikt, nevis kā braukt, bet kā justies Latvijā un kā Itālijā, ja, tad dalītas 5. Drošība Itālijā. Lietuva skola, поехали дальше. Nav 98. šeit brauc un tālāk. Nu, tikām mazliet uz Bāņa virsū. Izbraucām no tām pilsētām ārā. Maz mocis var normāli pālpots. Nu, Itālijā tā ceļu kvalitāte nav pat labākā. Nerunāšu pa visu Itāliju, bet principā no Lugano uz Milānu braucot, ne pa Bāni.
šis, es nevaru saprast, kaut kāds mazas nozīmes bānas laikam skaitās, bet tā ceļa kvalitāte ir diezgan pašvaka tāda. Tātad šitien arī tā var braukāt, ja? Nu labi. Palaidīsim šitā mašīnu, Audi uz priekšu. Visu laiku Načiku jābūt, visu laiku Načiku. Atceros, ka brauc pa Poliju, pa tiem Polijas ceļiem, tu brauc un visi vadītāji ir prognozējumi, ja? Visi brauc pa labo pusi un kreisie iebrauc tikai viena iemesla dēļ, lai kādu apsteigtu, apdzītu visu. Viņi uzreiz met atpakaļ. Šeit visi brauc šitā kaut kā nesaprota. Te var vienreiz nomirkšķināt un... Tā, 140 km nobraukt un man nerāda vēl uz rezervi. Kā tā? Nē, jābrauc tālāk. Tā, nu kur geni mūs vedīs? Man it kā vajadzētu uzpildīties. Es te visu laiku runāju par Itālijas bīstamā braukšanu un tā, bet ko tad nozīmē tā bīstamā braukšana? Tā bīstamā braukšana nozīmē to, ka tu nevari korekti prognozēt. Piemēram, tu esi motobraucējs un tu nevari pienācīgi noprognozēt Itālijas vadītāja rīcību. Ok, es nerunāju, ja tu esi itālis, tu gan jau esi jau pieredzis un piešāvies, bet ja tu esi tāds pats turists kā es, kurš iebrauc Itālijā pirmo reizi vai otro reizi vai trešo, nav starpība, ja? Tu neesi vēl piešāvies un pieredzis pie tās braukšanas. Ko tev vajag prognozēt, ja? Tev vajag lasīt satiksmi. Viņi ir jānolasa, ko ir grūtāk izdarīt. Un otra lieta tas, kad viņi ievēro baigi mazās distances līdz motociklam, ja? Attiecīgi es braucu un aiz manis vienkārši pakaļā sēž un rullē mašīna. Nu, kā kaut kas, tad viņi paņem un nobrauc man un visu. Latvijā tomēr, kad tu brauc, ja? Tad mašīnas ievēro. Pats arī brauc ar mašīnu un es pats ievēroju un es redzu, ka citi ievēro. Šī tā ir gan stromna. Tam es vēl neko neredzu savu stikliņu. Jomā, jā, var vaļā stiklis. Ar melno vizoru iebrauc tunelī un mēģina starp mašīnām lavierēt. Vispār neko neredzu. Jā, tās pāris lietas, ko gribēju pieminēt par šo saucamo bīstamu braukšanu. Gēnē laikam taurētam motobraucējam. Vai arī, nē, es kaut ko jaucu. Taurēju mašīnai, pārāk lēni brauc mašīna. Nu, arī tā mēs būtu. No, tu nelaidīs mani, jā? Nu, labi, neteikšu, kad esmu vietējies. Un tagad, lai loižiet mani, man te viss pienākās. Es, laikam, braukšu pa turienu. Šitā laikam ir speciālā moto josla. Ko man atgādina šitā braukšana, vai tik ne Latvija? Zebras laikam ir normāli Itālijā. Arī mašīnas pa zebru brauc. Tā kā viss ir ok. Šitais vispār pa labo pusi te laiž. Jomā, jā. Tāpēc es saku, bīstami braukt. Man liekas, ka Latvijā pat šitā nenotiek. Te ir rīktīgākā kombinācija. Latvijas agresīvā braukšana un vēl daudz apstākļi, kas šito visu padara ļoti bīstamu. Ka šodienā, laikam, pietiks runāt par bīstamu braukšanu, jākoncentrēs kaut kam labākam šodien. Vajag žārēt 33 grādi. Jomā, jā. Jūtu līdz šitam čalim ar kožaku. Mēģināsim stūķēties cauri. Pretī arī visādi rolleristi, kas te mēģina braukt tikpat agresīvi kā mēs, lai nesanāk, ka viens otram pretī, zin kā iemāca. Tikai man parastam latviešu baleliņam šitais viss rada sajūtu, ka mēs esam kādā Pakistānā. Brauc it kā nebūtu nekāda noteikuma. Bet es nerunāju par motocikliem, es runāju par visiem. Kaut kur fūras pāri zebrām, viegli kaut ko pāri zebrām, nepārtrauktām līnijām. Re, kur viena meitene ar rolleri pa vidējo līniju. Jāuztraucās, lai tev pakaļā neiepiš iekšā. Čaļi mauc iekšā apļos un vienalga. Un tev vēl no apļi jātiek ārā un viņi arī neskatās. Tev jāskatās laiku pa malām. Kā Gena saka, no paksiem jāuzmanās. Bet visam šitam jāpielāgojas. Temperatūra aug 34 grādi. Es šitais Dukāts vispār redzējis ir 34 grādus. Man liekas, kad nebija. Es ar viņu tikai pagājuši gadu sāku braukt, un man liekas, tāda temperatūra nav bijusi. Plus 34. Tā, izskatās, laikam atkal uzbrauksim uz Bānīšu.
pilnīgi dzirdu, kā motoram skaņa mainās no temperatūras. Tā skaņa atgādina bērnību. Labi, es jokoju, kāda bērnība nav. Jo, Sorry. Tā, Gena, kur palika? Rei, kur ir Gena? Jā, nepabeidzu, tā skaņa atgādina, ka tev eļļi beidzās, jā. Nika pa sausu vietā. Jā. Visi kaut ko taurē. Tā kā Spānijā, kad bija Barcelonā kaut kāda bija. Kaut kā nepierast. Brauc, visi kaut ko viens otram taurē bezjēgā. Gena saka, viņam žopai pīcina. Nu, man arī tikko iedegās degvielas uzpildes lampiņa. Es nobraucu 162 km ar vienu uzpildi līdz iedegās lampiņa. Tīri teorētiski es varētu nobraukt kaut kādi 40, vajadzētu stabili nobraukt ar lampiņu. Ja šādas braukšanas, kā mēs te braucam, tādā vieglajā režīmā tāds patēriņš ir tikai loģisks. Nu, pēc kompi man degvielas patēriņu rāda 5,4 litri. Iespējams. Kaut kas notika? Сколько у тебя топлива осталось? 20 километров. 30. Нормально, у меня тоже. Pam. Meklējam degvielas uzpildes staciju. Mazliet olas jāpavēdina. Gena savas paduses vēdina. Tas īsmā slapš visi jau ir. Šeit, šitam te visi slapš, jā. Nu nevajag jau tā platot. Es saprotu, ka Dukāts nav BMS, bet nu tomēr saprotu, ka Dukātī nav kruīz kontrols. Nu, vispār šitam. Tā, degviela beidzot. Es noteicu 8. 98-го нету. У них очень, она говорит, там 98-й, там где-то есть. Sakot, ka Itālijā ir ļoti redkurdens 8. Tā. Prego. Что означает prego? Пожалуйста. Nu, redzēsim, cik ielīdīs. 95. Tā. Cik man vajadzētu ielīt? Pam. Diezgan tūl, 16 litriem vajadzētu. Tūl pilnē bākai. Nu nē, man vēl bija dofiga iekšā. 175 km nobraucu. Не нужно просто, чтобы кто-то другой не залил. С контрина. Да ладно. Tā, uzpildījām. Tagad varam turpināt ceļu. Gena teica, kaut kādi 10 km līdz servisam ir. Būsim laikam atbraukuši. Tik jāatrod laikam servisa veikalu vai servis. Tā, man arī lēnām iet uz beigām. Nu, не всё, ну, перед ними еще хороший. Tā, nu, ot, braucām daļ šī te. Indikātori jau ir beigušies. Nodili līdz indikātoriem. Другая улица, да? Kaut kādu kilometru nobraucām pa tālu. Gena teica, ka viņam vajadzēja būt 3:30. Tagad ir 4. Ir nokavējis. Ceru, ka viņš nepateiks, dodaties mājās. Jo mēs braucām ne tikai nopirkt riepas, bet arī uzmontē. Tas jau vairāk izskatās pēc kaut kādiem servisiem. Tas neizskatās pēc riepas servisu. O, kavīšu centrs te ir. O, kamera maina, iesim paskatīties. Правильное место? Redzu kavīšus. Redzu augšā ņinzas.
Ko es vēl redzu? Zetkas. Šis izskatās liels centrs. Lielāks nekā Latvijā. Oho, oho, oho. Tā, esam atbraukuši uz Kavīšu centru. Tā arī mainam riepas. Mēs nomainīsim riepas, bet pie reizes gribēšu parādīt jums, ko mēs te varam redzēt. No Kavīša kaut kāds Kawasaki, nevis pilsētas, bet kaut kāds pažobels centrs, bet šeit ir visi Kavīši uz vietas. Te ir arī jaunie Kavīši, te ir arī tā Ņindza 1100X, sportturists. Te ir mazā zetka, šitā maziņā es neredzu nekur uzrakstu. Z500. Nezinu, vai tādas Latvijā vispārībā ir, ja? Cena 6900. Iziesim pa zetkām, ja? Kur šeit viņam vēl vecās stāv, jaunas, kas vēl nav pārdotas. Te es arī pagaidām vēl neredzu uzrakstu. Izskatās pēc maziņās. Tad mums ir Z650. Arī maziņā, bet tad īsti nav ko redzēt. Tad mums ir smukais Kawasaki Z900 RS. Te mēs varam redzēt 650 RS maksā kaut kas ap 7900. Un Yellow Ball Editions, tas ir 900, jā, un versija un SC maksā, redzat, paši 13,500 un 14,800. Es nezinu, cik Latvijā, bet līdzīgi varētu būt. Tālāk mums ir jau jaunie Z. Ko viņi piedāvā? Z650, cenas 7 līdz 6,5 tūkstoši. Es tā ļoti aptuveni. Tad ir Z900, Z900 A2. A2 nebija vēl redzējis Latvijā. Un redzam, Z900 SE maksā 12,140. Latvijā tāds maksā. Tā no šitiem abiem nav neviens SE, nē. Tas ir parastais, bet Latvijā maksā SE versija kaut kādu 11 kapeikām. Šeit ir mazliet dārgāk. Kas viņam mainās? Mainās šīta pakaļa. Kaut kāds sīkumi, kas nekrīt acīs, bet lielākais uzsvars, protams, ir uz priekšu. Viņam iznāk tā kā 3 lampas, jā. Un tā, šis man tā kā vairāk patīk vizuāli. Pie Kawasaki versijas es baigi neiešu, tur nav ko īsti redzēt. Viņam tādi vairāk ir mazie lielie. Pieiesim klāt pie Ņindzām. Šitā ir kas pa Ņindzu? Ne, šitā ir maziņā 500 Ņindza. Un šī ir 650. 650 Ņindza maksā. Es tu nezinu, ko tas nozīmē. Nero un Grigo Verde, bet katrā ziņā ap 8000. Un tu vēl vari paņemt optional paku. Tā. ZX4R. Arī kaut kas 8,9 maksā. Un ZX6R slavenais populārais 12,700. Kas mums šitais ir? Izskatās pēc lielā. ZX4RR. Nē, es atvainojos. Šitais mazais mopēds ir kaut kāds. Jā, īstenībā tev uz vietas nav laikam lielās Ņindzas. Bet kas mums te vēl ir? Jaunums. Kaut kāds Zontes. Tas ir kaut kāds ķīnietis. Tas ir rīktīgi milzīgs. Īstenībā, lai kāja pārliks pāri, tev tur tā kā zirga jālats būtu. Tā pa lielām būšu apskatījies visu. Kawasaki eliminators. Ja tu esi Kawasaki fans, šitādi arī varētu braukt. Es tā domāju. Un Z650 RS. Jā, šeit vēl ir CF Moto. Varam pieiet pie CF Moto. Parādīšu arī cenas uzreiz viņiem. CF Moto. Pie kā mēs pieiesim. Šitais bija strītinieks, es viņu pat baigi neatpazīstu. Pieiesim pie tiem, kas mani interesētu varbūt tās. Šitais ir tāds vairāks Enduro Adventures 450. Bet tie Adventure močus, ko es tā kā vairāk skatos, ir šitie te. Te skaitās 800 MTX. Šis laikam ir tas pats, tikai ar citu krāsojumu un iespējams lielāku tuningu. Cits krāsojums ir. Normāli planšeta šeit viņiem ir. Regulē mehāniski amīši un vispārējais. Un tad parādīšu strītu 800 NK. Un šitais, jā. Parādīšu arī cenu, kāda ir Itālijā. Latvijā, man liekas, viņš maksā kaut kas tuvu pie 10, vai pie 8 pakām. Šobrīd cena ir 6,900. Šitādi varētu test drive paņemt Latvijā. Un šitais MT800 Explorers 9,700. Man liekas, šitais bija līdzīgi Latvijai. Kaut kā tā. Ātrais mazais apskatiņš, kas notiek piepilsētas Kawasaki centrā. Patīk, šeit viņam viss notiek ar vērienu. Ja centrs, tad ir gandrīz visi moči. Gena varēs špīlerēt. Tā kā jaunas. Redzam? Smukas. Tās ir kaut kādas Metzeler riepas. Metzelers, jā. Priekšā aizmugurē. Ka jaunas varēs tagad smaukt. Rītdien mēs laižam uz Stelvio pasu.
Tāpēc īsti nevarēja riskēt braukt ar tādām riepām. Priekšā riepa. Pakaļēji viņam it kā bija normāli. Tā kā mēs lecam virsū zirgiem un laižam atpakaļ Šveici uz Lugano uz mājām. Tā, atkal kaut kāds 2 stundas vajadzēs pērties pa sastrēgumiem. Tā, kur tad Gena brauc? Katrā ziņā esam vismaz gatavi rītdienas Stelvio pasu braucienam. Varbūt trāpīsies tā, kad atpakaļ ceļā ir mazāk mašīna, un tad būtu baigi ok. Man gradusniks rāda 36 grādi. Ceru, ka tas tikai saulē mazliet uzskats, dulta atzisīs un būs ok. Un ceru, ka šī tāds ceļš būs visu laiku. Bez mašīnām un pāgnaļi. Man pakaļā riepa arī iet uz beigām. To mēs apskatījāmies, konstatējām. Ticamāk atbraukšu no Šveices uz Latviju. Būs jādomā par riepu maiņu. Būtu labi, ja es varētu apvienot tehnisko apkopi ar riepu maiņu. Pakaļies riepas maiņa. Gena visu laiku pārbauda savu somiņu pa 10 reizēm. Zinu, kad ir aiztaisījis ciet un pārbauda. Es tieši tāpatās visu laiku pārbaudu šito somiņu. Visu laiku neliek mieru kaut kas. Visu laiku liekas, kad viņi attaisās vēl kaut ko. Bet te kā? Jā, temperatūra nokrita līdz 33 grādiem. Tā kā nav tik traki. Ir traki, bet nav tik traki. Otrā reize. Tā, ko tad Gena изdomāja? Неправильно дорогу показал, да? Я не показал, каждый раз надо. Я думал, я сохранил настройку. Избегать автомагистралей. Избегать платных? Избегать платных дорог. Pāri visām līnijām. Meklējam bezmaksas ceļu. Pēc tā, ko Gena dara, krāta galva, saprotu, ka viss ir slikti. Kaut kur ne tur aizbraucām laikam. Ko mēs te maldamies, nevaram ceļu atrast. Nu, ceram šoreiz pareizi. Tikko te mazliet paplēsām. Nu tā, bišku viss atļautām. Un, jā, karabienieri. Labi, ka viņi bija aizņemti ar kaut ko citu. Karabienieri, ja es pareizi izrunāju, tie ir policisti. Es nezinu, kā viņam pareizi skaitās, vai tā ir policija, vai tā ir militārā policija. Es īsti nesaprotu viņu iekšlietu struktūras. Tikām nelielu gabaliņu uz bāņa. Gena mēģina savas jaunās riepas noslīpēt, noņemt mazliet celečku. Man nav ne navigācija nekāds, bet man liekas, ka šis ir tas apceļš, kas iet apkārt tā kā Milānai. Milānas burvīgie sastrēgumi. Jā, mājā. Tā kulēnam bija justies, kā rīktīgs itālis. Zem oranžā. Cerams, ka nav kamera vai vēl visādi brīnumi. Bet patīkam, kad viņi motociklam it kā iedod to savu brīvu. Oh my god. Kas tas pronto intervento. Labi, patīkam, ka itāļi iedod brīvu vidu motocikliem. Tā zīme 50, bet man 90. Nevar saprast, bet Mercedes arī ir 90. Vai ne es kaut ko nepareizi daru, vai tās zīmes nestrādā šeit? Pa abām pusēm, ne? Ko teiks, ja tā drīkst? Gan jau, ka Itālijā drīkst. Es kā ielikšu kādu video TikTokā ar kaut kādu izgriezumu, ja, kad brauc pa zebru. 1000 komentāri par to, ka esmu loks un tā nedrīkst un viss pārējais. Šitais baigi patīk TikTok lietotājiem. To esmu jau pamanījis.
Un te jau var samīcīties. Jā, kas te notiek? Galvenais taču neiekļūt gaļas mašīnā. Brauc, vecīt. Nu, starp busiņiem tikš cauri. Tie laikam ir ikvakarā Milāna sastrēgu. Mēs te griežamies kaut kur ap Milānu, netiekam ārā no šitā apetnieka. Pareizi saprot. Bet, ziniet, mēs jau neesam vienīgie. Skūteristi līdzīgi braukā šeit. Bet smuki palaiž. Laiku atkārtoju, bet ļoti patīkami, kā tiek respektēti motociklisti. Gena brauc pa priekšu šķeļu mašīnas, tā kā kuģis viļņus. Šodien smējāmies par vakardienu. Es paņemu savu ķiveri, viņš paņem savu ķiveri pēc vakardienas brauciena. Un viņam stikliņš viss aizlipis ar kukaiņiem. Man tie kukaiņi tikai pāris gabali. Un es visu laiku aiz viņu braucu. Viņš kā vietējais navigators. Un es visu laiku aiz viņu, mēs smejamies. Viņš brauc un šitā šķeļ kukaiņus. Un es netrāpu. Un viņš uzņem sevi visu. Šitos kadrus gan sievai nevar rādīt. Nāks es paklausīties mazliet. Jāuzmanās, lai kāds nenogriežtu kaut kur. Gena jau galvu krata. Nu, davai. Sen jau vajadzēja par šito pusīt. Vietējie zina, kur jābrauc. Ko tu Saudī dara? Gena gan jau negaidīja šitādu pavērsienu. Baļķi, jāmājā. Jāiet tur neliela distance starp mani un vadošo, tāpēc, kad, ja viņš pēdējā brīdī kaut ko maina, es jau vairs nevaru norēģēt. Šitais gan tāds moments. Palielam ir tā, tu brauc ar mašīnām, ja tu kaut reiz aizķersi, tu uzreiz nokritīs. Nu, ok, var gadīties, ka nenokrīt, bet parasti tā aizķerās un viss, hujāks, izklājies pasauli. Kā citi saka, sportiem labāk ir braukt pa vidu nekā ar strītēm. Čaurāk, neesmu mēģinājis. Jomā, jāpieliek ar kāju bišķi pie zemes, spogulīšu, paldies. Šies tā speciāli laikam, jā. Gena kaut kur aizlidoja. Es te kaut ko pa vidu pisos, te citi vienkārši pa kreiso malu nobrauc un viss. Braucam pa laba maliņu. Es sapratu, šitā ir motojosla kaut kāda. Reāli visi itāļi šito izmanto. Man liekas, jā, nākot rēķināt sodus, tad te jau būtu visticamāk mūža ieslodzījums. Normāls otaku pa nomalas joslu, kur nemaz braukt nedrīkst. Tā, kas te notiek? Jā, mums taisna vai kur? Šeit, viss kārtībā. Šis video būs viena no sērijām brauciens uz Šveici. Un konkrētā video nosaukums būs moto braukšana itāliski. Vēlreiz, es laiku brauc, aizrunājos. Video nosaukums kā braukt pa itāliski. Opaņķī. Gandrīz avārija. Strjomnā, šis tais viss pasākums strjomnīs. Поехали. Paldies. Jā, kas tad apam vabolīt? Vēl iepiedīs no pakaļā kāds. Laižamies! Slodze. Tu pisi visu laiku pa to sastrēgumu uz tāda strjoma, kāds tev vienkārši neieliek sānā vai pakaļā. Šitā nedēļa pabraukā pa Itāliju. Es domāju, pa šādiem sastrēgumiem, jā, un tad, principā Latvijā var braukāt ar aizvērtām acīm. Sorry. Visagresīvāk braukā tās mazās mašīnītes. Tie Fiat Punto, Pandas, kas tie tādi, es pat nezinu. Tie mazie vispār tie. Neliela atslodze. Wow. Kur mēs vispār atrodamies? Es nesaprotu. Jāgriež nost, jā? Kā vienmēr pēdējā brīdī. Forši, paldies. Kas ir Genai Škuji, caur fūru izbraukt. Kārtējais sastrēgums. Tā, vidus ir brīvs, var maukt. Nav tik vienkārši sieviete, paldies. Jo, šitā vajag pa labo pusīt.
Mēs visu laiku pa vidu gribam. Sorry. Gianādīs. Davai, malcam. Es domāju, ka spoguļu aizķeršana laikam ir pierasta lieta šeit Itālijā. Bet nu man tā ķiveri gan nepatīk, jā. Nevar saprast, kas braukā tām ķiverēm. Role! Bļa, Gena vēl galvu pagrata. Aiz mums baikeri brauc, bļa, pilnīgi, bļa, kauns sāk palikt. Kā mēs braucam, kā viņi brauc. Man patīk Genas reakcija vienkārši. Čels domā, kas notiek? Так, тоже можно было. Gena, tu kaut ko nesaproti, laikam. Šeit visi vietēji, laikam, pieraduši, kā te braukā. Kā skudrs visu apiet. Čalis kaut ko norāva malā. Kaut ko, laikam, savijās. Izskatās, ka Genam ar žopu viss ir slikti. Tāda sajūta, ka mēs visu laiku griežamies, braucam apkārt Milānai visu laiku. Kaut kad, man liekas, sen jau vajadzēja nobraukt nost. Bet es ceru, ka tā nav. Laikam bāni sāksies kaut kāda posmiņa. Tā, man liekas, ka šito ceļu zinu. Šitam mēs tieši sākām braukt uz bāņu virsau, tad jau laikam tūlīt beigsies. Tā, braucam no bāņu un vairāk mums šodien Itālijas bānas nebūs. Pabrauksim pa pilsētām. Un tad jau būs Lugano bānas un tā tālāk. Un home sweet home! Сколько еще километров? 3. Окей. Gena saka 36 kilometri. 136 vajadzētu būt, 133 kaut kā. Pasākums te, moču pasākums visās, tāpēc ir daudz baikeristi. Izskatās, ka nāksies pa bānīt pabraukt kādu gabaliņu. Mēs esam kaut kādi 32 kilometri no mājām. Jā, pa šito ceļu mēs nemaz nebraucām. Man pēc skaņas liekas, kad man mocis paliek katru dienu skaļāks. Laikam tās metāla švammes jau izdegušas. Es redzēšu, kādas viņas izskatīsies brauciena beigās. Tas būs interesanti. Tad iebraucām iekšā Šveicē. Bija kontrolpunkts, bija arī cilvēki ārā. Iepriekš nebija, ka braucām uz Milānu. Paskatījās un viss. Paskatieties, kāds sastrēgums virzienā uz Itāliju no Šveices. Noteikti tur negribētu atrasties. To vēl 23 km un varēs padzerties. Tā, esmu izslāpis. Ok, ko viņš man tur rāda? Laikam rāda, ka policija ir kameras. Viņa zīmju valodu, sapratu, radars, uz abām pusēm šauj. Kaut kāds viņš lielāks parādījies, nekā pa dienu. Lūd, šitāds skats pavarās uz bāņa virzienā uz Lugano. Tāda klints, masīva klints. Panorāma jau fantastiski. Beidzot iebraucām Lugano. Pulkstens ir 7:13. No Moncim ir latais laiks, bet šeit ir stundu agrāk. Nu, ne agrāk, stundu mazāk. 7:13. Un temperatūra plus 31 grāds. Nu, šādi izskatās Kalnu pilsētā. Palmas aug. Interesanti, ne? Ka pirmo reizi biju Lugano, man tas bija tāds neliels, izbrīns. Tādā kalnu pilsētā palmas aug. Karsti.
Ko es ieraudzīju, Panegāli. Sākumā likās, ka Street Fighters no pakaļas, bet ka ieraudzīju priekšu, ieraudzīju Panegāli. 30 grādi. Nav tik traki, bet motors bija jau gandrīz uzkāpts līdz maksas temperatūrai pēc šīm iedaļām. Līdz galvenās ielas beigām un pa kreisi. Šādi mēs navigējam, bez navigācijas, ar telefonu rokās. Šis laikam ir tas pa kreisi, bez galaba un pa labi. Nu, davai ātrāk, bija apnek, jā. Nu, kaut kā šitā arī braucam. Nākamreiz jāpaņem navigācija obligāti līdzi kaut vai somiņā jāieliek, ja negrib lietot. Vēl no somiņa vaļā es laik bija. Valorē māks izkrist, visuriem būtu disagalīgā. Nu, šodien beidzam.